Nevienmēr savās gaitās mēs dodamies kāda pavadībā. Reizēm tas ir iemesls, kādēļ kļūstam par vieglu mērķi uzbrucējam, kura nolūki var būt visdažādākie, sākot no sīkas zādzības līdz pat nopietnam noziegumam. Pirmām kārtām nakts laikā un tumsā laikā nepārvietoties vieniem, jāizceļ sievietēm jaunām un tā. Izvēlēties veidus, kā visdrošāk varētu nokļūt mājās, jā, izsaucot vai taksi, vai palūdzot, lai atbrauc kāds sagaida. Jā. Ja tas ir tiešām situācija, ka tas ir nepieciešams, un tā situācija tāda, kad jābrauc ir un tā ir tumša vieta, jā, obligāti no sabiedriskā transporta laicīgi piezvanīt jau uz mājām, lai kāds sagaida cilvēks pazīstams. Jā. Vai, ja jūs jūtat, ka situācija jau kāds jums seko vai kaut kas ziņot, jau zvanīt uz policiju, jā, pa 110 vai 112. Man kā valsts policijas darbiniekam ir nācies saskarties ar cilvēkiem, kas nokļuvuši ir situācijās, kad viņiem kāds grasās darīt pāri, un viņi vienmēr ir dilemmas priekšā, vai viņiem ir iespēja rīkoties, vai viņiem nav iespēja rīkoties. Es gribēju tikai vēstīt pašu galveno, ka mūsu valstī ir atļauts jebkuram cilvēkam sevi aizstāvēt jebkuros veidos, jebkad un jebkādā veidā. Sastopoties ar ārkārtas situāciju, savā aizsardzībai mēs varam izmantot visdažādākos paņēmienus. Daži no tiem pa spēkam būs tikai profesionāli, bet citi ir pavisam vienkārši. Pats svarīgākais – neaizmirst šos paņēmienus gadījumā, ja notiek reāls uzbrukums. Situācijās, kad jūs paņemat strauji, sagrābi kāds, jā, vai kaut ko jūs darat, jūs pirmām kārtām vispār nedrīkst pieļaut, ka jūs kāds aizskar. Situācijā, kad jūs jau esat paņemti, pirmais jums jātiek vaļā no tvēriena, ja jums ir jāizrauj roka ārā, tad jūs varat darīt kaut ko vēl tālāk. Iedomājieties, ja jūs paņemāt drēbēm, jūs ļoti viegli var kaut kur aizvilkt projām, tunelī ievilkt kaut kur iekšā. Ja cilvēkam, kur ir tumšs, kur ir prom no citiem cilvēkiem, kur nav liecinieki, kur visu var izdarīt. Bet ja nejūties pietiekami spēcīgs, lai pats aizsargātos, tad tālāk jāņem līdzekļi, kas īpaši paredzēti šādiem gadījumiem. Der ielāgot, ka to izmantošanai piemīt zināma specifika. Pašaizsardzības līdzekļiem iet runa. Ja? Mums valstī no 16 gadiem ir atļauts izmantot iegādāties un aizsardzībā gāzes baloniņus certificētas. Elektrošokeru un gāzes pistoles, tas no 18 gadiem var iegādāties. Ja personīgās pieredzes gāzes baloniņš, tas ir visefektīvāk. Visefektīvāk, ja jums nekas tāds. Jā. Viņš arī nav neliela izmēros, viņi ir parasti ērti lietojami. Tikai jāskatās ir termiņa derīguma, lai nav tā, ka tur vienkārši tukšumiņš iznāk ārā. Viņam jābūt ērtā pieejamā vietā, vienmēr cenšas kaut kādā kabatā, kurā jūs ērti viņu pieņemt, viņš nav jāmeklē somiņā, ilgstoši jārokās, tad tam efektivitātes zūda viss, protams. Jā. Jo tas notiek ļoti ātri uzbrukumi, tas ir 100 sekundes. Jā. Jūs varat būt momentāli noraudz zemē, jūs varat momentāli, ja jūs kaut ko nepaspēsiet izdarīt, tad izdarīs jums attiecīgi. Jā. Nesen bija gadījums, kur viens jaunietis aizturēja cilvēku, kas bija atsēdies cietumā ilgus gadus, tā sakot, rūdīto noziedznieku. Kā viņš to izdarīja? Viņš ievēroja, ka šis rūdītais noziedznieks bija atņēmis sievietei somu muku projām. Viņš nelielā attālumā no viņam sekoja, un zvanot policijai, viņš viņiem deva informāciju, kur viņš pārvietojās. Un policija viņu to noziedznieku sagaidīja tādā vietā, kur viņi varēja viņu veiksmīgi aizturēt. Lūk, šāda rīcība, ja, būtībā neiesaistoties iekšā, necīnoties ar šo te noziedznieku, ja, bet veiksmīgi atrisināt situāciju. Bīstamās situācijās mēs varam nokļūt katru dienu. Tādēļ, lai sargātu sevi, neradīsim pašu drošībai bīstamus apstākļus. Arī skrienot jābūt uzmanīgiem, ja, kas tagad ir ļoti modīgi. Nezinu, kāpēc cilvēki izvēlās tumšās stundas skraidīšanai. Tas ir 10, 12, kādreiz brauc mājās, ļoti vēl skraida, meitenes jaunas pa ielām. Jā, vēl ir ielikts playerīts ausī, ja kaut kas ir, viņš neredz, nedzird, kas apkārt notiek. Ja kaut kas notiek, un jūs esat tam acu liecinieks, jā, jūs varat būt vēlams bez šaubām iesaistīties tajā pasākumā iekšā un palīdzēt tiem cilvēkiem, kas nokļuvuši nelaimē, bet jums ir stipri jāizvērtē savas iespējas, lai jūs arī nebūtu iesaistīts un neciestu un galā neiet bojā. Jums jābūt diezgan spēcīgam kā psiholoģiski, kā fiziski, ja, tā arī tātad saprast, ko jūs tu darīsiet tajā situācijā, ar ko tad jūs varat palīdzēt tam cilvēkam. Bet, ja jūs neesat spējīgs pie to tiesklāt un fiziski palīdzēt šim cilvēkam, ja, tad vismaz izmantojiet to, kas jums ir, tie paši telefoni, pazvanīt policijai, izstāstīt, kas notiek. Vienmēr nebaidieties lūgt palīdzību no cilvēkiem, kas ir apkārt. Ja. Vienmēr var pieiet pie sabiedriskā transporta vadītāja, ja jūs vēl braucat. Ja. Situācijā, ka jūs jau kāpjat ārā, jau noteikti ir vajag, lai kāds sagaida, ko. Ja jums ir jau kritiski, tad zvaniet uz policiju vienmēr. Man ir easy darīts, saprotat?